6 dienās Dievs bija radījis debesis, zemi un visu dzīvību, un 7. dienā viņš atpūtās. Un tā Dievs kopā ar Ādamu un Ievu staigāja pa paradīzi. Viss bija perfekti. Dievs bija pavēlējis Ādamam saglabāt paradīzi. Bet briesmas draudēja, jo Sātans vēlējās valdīt pār zemi. Tā kā viņš bija izraisījis sacelšanos debesīs, Dievs viņu bija izdzinis no debesīm. Tāpēc viņš bija izdomājis plānu, kā panākt, lai Ādams un Ieva ēstu aizliegtā laba un ļauna atzīšanas koka augļus. Viņš runāja caur čūsku. Skatīt 1. Mūzus 1:3. Sveiki, Ieva! Vai tiešām Dievs teica, ka tu nedrīksti ēst ne no viena koka dārzā? Sveika, čūska! Mēs drīkstam ēst citu koku augļus dārzā, bet no tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teica, no tiem tev nebūs ēst un tos nepieskarties, lai tu nemirtu. Nē, Ieva, tu kļūsi kā Dievs un nemirsi. Kāpēc tu nepamēģini mazliet iekost? Augļi ir garšīgi. Skaties, Ādam nogaršo. Garšīgi. Skatīt 1. Mūzus grāmatas 3. pantu no 1. līdz 7. Un tā grēks ienāca pasaulē, un kopš tā laika katrs cilvēks manto grēcīgu dabu no dzimšanas, un katrs cilvēks galu galā mirs, jo pirmais cilvēks Ādams bija apēdis aizliegto ābolu. Kopš tā laika skaistā un svētīgā dzīve paradīzē bija beigusies. Viņi tika padzīti, un ieeju apsargāja ķerubi un liesmojošs zobens. No tā brīža viņiem bija jāapstrādā zeme ar vaigas sviedriem, lai nodrošinātu ģimeni ar ēdienu un dzērienu, un tur auga ērkšķi un daži, kādu tur nebija pirms krišanas. Un čūskai kā sodu nācās dzīvot bez kājām un spārniem. Skatīt 1. Mūzus 1:3. Tanīs dienās uz zemes dzīvoja milži, kurus sauc par nefilimiem, jeb titāniem. Tie bija Dieva sargu pēcteči, kuri smagi grēkoja, ģenētiski sajaucoties ar cilvēku sievietēm, lai novērstu apsolītā Mesijas dzimšanu nākotnē, bet Dievs par to bija ļoti dusmīgs. Cilvēki darīja sliktas lietas, slepkavības, lāstus, kanibālismu, okultas prakses, radības, kas bija pa pusei cilvēki un pa pusi dzīvnieki, pielūdza elkusu. Tas vairs nevarēja turpināties, jo šādā veidā tika iznīcināta visa radība. Dievs grasījās to mainīt, iznīcinot visu, kas vairs nebija ģenētiski tīrs cilvēks un dzīvnieks, un sākot visu no jauna. Skatīt 1. Mūzus grāmatas 6. nodaļu no 1. līdz 8. pantam. Kurš muļķis būvē laivu, kur nav ūdens? Bet Dievs bija apmierināts ar Noasu. Noas, viņa sieva, viņa 3 dēli, Šems, Hams un Jāfets ar savām 3 sievām, bija taisnīgi, viņu gēni netika sabojāti, jo viņi palika uzticīgi viens otram. No katra putna, no katra mājlopa veida, no katra rāpojoša radījuma, kas bija ģenētiski neskarts, pārim bija jāiet šķirstā, lai atjaunotu pasaules apdzīvotību ar īstiem cilvēkiem un dzīvniekiem. Kas atradās laivā, tad Dievs sacīja Noasam, ieej šķirstā, un es aizslēgšu durvis. Skatīt 1. Mūzus grāmatas 7. nodaļu no 1. līdz 6. pantam. Apmēram 1600 gadus pēc zemes, augu, saules, mēness, zvaigžņnieku un cilvēku radīšanas, kad Noasam bija 600 gadu, Dievs lika lielo dziļo bezdibeņu avotiem plūst ūdenim, un no sevimo slūžām, kas atradās debesu kupola augšpusē, kas slējas virs zemes, Dievs lika tecēt ūdenim, kas sniedzās tieši virs debesu kupola. Tas ilga 4 dienas un 40 naktis. Tad visa zeme bija pārklāta ar ūdeni, un dzīvi palika tikai cilvēki un dzīvnieki, kas atradās šķirstā, un, protams, arī zivis ūdenī. Pēc tam Dievs atkal pazemināja ūdens līmeni, un izpostītā zemes virsma atkal kļuva sausa un apdzīvojama. Cilvēki un dzīvnieki atkal izplatījās un vairojās pa zemi. Dievs nekad vairs pilnībā neaplūdinās zemi šādā veidā. Viņš to apsolīja caur varavīksnes zīmi debesīs, ko bieži var redzēt, kad līst lietus un arī nedaudz spīd saule. Skatīt Mūzus valsts, apmēram 300 gadus pēc plūdiem piedzima Abrahams. Dievs bija noslēdzis ar viņu derību, ka no viņa celsies liela tauta un ka nākotnē no viņa dzimtes piedzims Mesija. Abrahama ticība patiešām tika smagi pārbaudīta, jo kad viņam bija 209 gadi, viņam un viņa sievai Sārai, kurai bija 109 gadi, joprojām nebija bērnu, bet gadu vēlāk piedzima Īzāks, un Īzākam vēlāk piedzima dēls vārdā Jēkabs. Skatīt terns. Mūzus grāmatas 22. nodaļu. Šeit jūs redzat Dundast Izraēla ciltis. No Jūdas cilts caur ķēniņu Dāvidu un viņa dēlu Salamanu vēlāk piedzimst Mesija.
Skatīt Pirmā Mūzes grāmatas 49. nodaļas 8. un 10. pantu. Mūzus Sinaja kalnā no Dieva saņem 2 akmens plāksnes ar 10 baušļiem. Katrs cilvēks tos ir pārkāpis. Nākotnē uz zemes nāks viens cilvēks, Mesija, kurš šos baušļus nepārkāps, bet par to vairāk vēlāk šajā video. Skatīt Pirmā Mūzes grāmatas 20. nodaļu. Ķēniņš Dāvids dzied Dievam no savas pils Jeruzalemē. Viņš ir dibinājis zemi uz tās balstiem, tā nekad nešaubīsies. Tava uzticība paliek no paudzes paudzē, tu esi zemi nostiprinājis, tā stāv stingri. Psalms 109. Ķēniņš Salamans uzcēla pirmo templi, kur tika novietots derības šķirsts, lai apklātu cilvēces grēkus ar jēra asinīm, līdz Mesijas atnākšanai vēlāk, jo tad grēku piedošana nāktu tikai caur viņu. Dievs bija devis Salamanam tik daudz gudrības, bagātības un prestīža, ka daudzi cilvēki no visas pasaules nāca pie viņa, lai mācītos no viņa gudrības. Kas ir uzkāpis debesīs un nokāpis? Kas ir savācis vēju savās dūrēs? Kas ir sasējis ūdeņus drēbēs? Kas ir radījis zemes galus? Kāds ir viņa vārds un viņa dēla vārds? Salamana pamācības 34. Apmēram 375 gadus pēc ķēniņa Salamana Dievs bija sodījis Jūdas, Beņamīna un Levija ciltis, 3 no 12 Izraēla ciltīm par to, ka tās cita starpā bija nometušās ceļos elku priekšā. Viņš bija sūtījis ķēniņu Nebukadnēcaru ar savu armiju, kas viņus aizved uz Babilonu. Viņš bija arī iznīcinājis Salamana templi. Danielam tika atļauts strādāt pilī, un šeit viņš paskaidro sapni. Ķēniņ, tu redzēji milzīgu vīriešu tēlu. Galva bija no tīra zelta, viņa krūtis un rokas bija no sudraba, viņa vēders un augšstilbi no bronzas, kājas no dzels un pēdas no dzels, kas sajaukta ar mālu. Skatīt Daniela 2. 538. gadā pamēmē neilgi pēc Babilonas iekarošanas, ķēniņš Kīrs izdeva dekrētu, kas deva ebrejiem atļauju atgriezties Jeruzalemē un atjaunot templi. Pēc 70 gadu ilgas trimdas Babilonā, Ezra un Nehemija bija sākuši 2. un arī pēdējā tempļa celtniecību Jeruzalemē, saskaņā ar Bībeli. Skatīt Ezras 1. nodaļu un Nehemijas grāmatu. Apmēram 700 gadus pirms Kristus pravietis Jesaja teica: tāpēc Dievs pats jums dos zīmi, redzi, jaunava ieņems un dzemdēs dēlu, un viņa vārds būs Imanuels, kas nozīmē Dievs ar mums. Jesajas 7. 700 gadus vēlāk Jeruzalem un visa pasaule atradās Romas pakļautībā. Ķēniņa Nebukadnēcara statujas dzels kājas simbolizē romiešu kundzību. Skatīt Lūkas 9. Izraēlieši lūdza Dievu sūtīt apsolīto Mesiju. Un tur notiek Mesijas, glābēji un pestītāji, ķēniņa Jēzus Kristus, dzimšanas stallī Betlēmē. Skatīt Lūkas 2. nodaļu. 12 gadu vecumā Jēzus pārsteidza Izraēla reliģiskos vadītājus. Kā šis bērns var tik daudz zināt no mūsu likumiem? Viņi neapzinājās, ka runā ar Dievu, kas bija devis šos likumus Mūzum Sinai kalnā. Skatīt Jāņa 50. Katru gadu Jēzus redzēja, kā tiek nogalināts nevainīgs pašā jērs. Jēzus bija pilnīgi šķīsts, tāpat kā jērs. Viņš nekad negrēkoja. Skatīt Pētera 2:22. Jēzus zināja, ka 33 gadu vecumā šis pašā jērs kļūs par Dievu. Skatīt Jāņa 5. Apustuļi jautāja Jēzum: kad būs lielās bēdas, tempļa iznīcināšana un tava otrā atnākšana? Lūkas 25:3. Jēzus teica: daži no jums šeit stāv, kas vēl ir dzīvi, līdz kamēr neredzēs cilvēka dēlu nākam savā valstībā. Matejs 6:20. Kad jūs vajās šajā pilsētā, steidzieties uz citu, jo patiesi es jums saku, jūs nebūsiet pabeiguši savu ceļojumu pa Izraēla pilsētām, tiekoties cilvēka dēls atnāks. Skatīt Mateja. Cilvēki, ko viņš bija radījis, viņu ienīda. Viņi spļāva uz Dievu dēlu. Jēzus atturēja savus eņģeļus un ļāva slepkavnieciskajam pūlim viņu sist krustā. Un neskatoties uz visu to, viņš viņus mīlēja un piedeva. Skatīt Lūkas 2:34. Kad viņš nomira, visas viņa svētās asinis tecēja, lai nomazgātu mūsu grēkus. Jo Dievs tā mīlēja cilvēkus, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu Jēzu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu ellē, bet dabūtu mūžīgo dzīvību debesīs. Jāņa 3:6. 3 dienas vēlāk viņš augšām cēlās no miroņiem, tādējādi atbrīvojot mums vienīgo ceļu uz debesīm.
Imperators Nerons, zvērs antikrists, viņa vārda skaitlis geometrijas aprēķinā grieķu, latīņu un ebreju valodā ir 666. Ja cilvēki neuzlika zvēra zīmi kaut ko līdzīgu upurēšanas altāra pelniem uz savas rokas vai pieres, tad viņiem arī tika liekta pieeja tirgumu, lai kaut ko pirktu vai pārdotu. Un ja viņi nepaklanījās vai nenometās ceļos zvēra tēla priekšā, tad viņi tika nogalināti, aizdedzināti, mesti lauvām lielo bēdu laikā no 70 līdz 60 gadam pēc Kristus. Skatīt atklāsmes grāmatas 13 pantus no 19 līdz 18 gadam. Attēla kreisajā pusē 70 gadā pēc Kristus ir redzama Jeruzalemes un otrā un pēdējā tempļa iznīcināšana. Dievs sodīja Izraēlu, Babilonas netikli, simboliskās pēdas un pirkstus no dzelzs, kas sajaukti ar mālu no ķēniņa Nebukadnēcara tēla, ar iznīcināšanu par viņa dēla Jēzus noraidīšanu un noslepkavošanu. Labajā pusē ir redzama Romas impērijas, Babilonas nīcināšana 776 gadā pēc Kristus. Tajā laikā debesīs burtiski varēja redzēt ratus un eņģeļus. Par to var lasīt romiešu vēsturnieka Flāvija Jāzepa grāmatā Ebreju karš, 6. grāmatas 5. un 6. nodaļā. Skatīt atklāsmes grāmatas 6. un 18. nodaļu. Jēzus atgriezās apmēram 40 gadus pēc savas krustā sišanas, augšām celšanās no miroņiem un uzkāpšanas debesīs. Cilvēki, kas bija iedzinuši naglas viņa rokās un kājās, joprojām bija dzīvi, kā rakstīts atklāsmes grāmatas 1:7, Mateja evaņģēlija 9:n, Marka evaņģēlija 3, attēla labajā pusē. Sātans tiek saķēdēts eņģeļa un iemests bezdibenī uz 1000 gadiem 76 gadā pēc Kristus. Skatīt atklāsmes grāmatas 23. Tūkstošgadas miera valstība pastāvēja uz zemes aptuveni laikā no 76 līdz 166 gadam, laikā, kad Jēzus Kristus valdīja pār savu valstību uz zemes ar dzelzs scepteri. Grēks netika pieļauts. Cilvēki, kas viņam ticēja, nesa evaņģēliju visām pasaules tautām. Tika uzceltas viskaistākās ēkas, katedrāles, pilis, dzelzceļa līnijas ar luksusa vilcieniem, lidojoši dirižabļi, lai ērti ceļotu jebkur, brīva enerģija, frekvenču dziedināšana un vēl daudz kas cits skaistums. Bet pēc 1000 gadiem Sātans atkal tika atbrīvots no sava cietuma. Tas ir laiks, kurā mēs tagad dzīvojam, Sātana mazā sezona. Skatīt atklāsmes grāmatas 20. nodaļas 7. un 10. pantu. Viņš ir iznīcinājis milzīgu daudzumu pierādījumu, pilsētas un ēkas, Jelgas mītautnor, par 1000 gadus miera valstību caur kariem un ugunsgrēkiem. Viņš maldina pasauli ar daudziem meliem par vēsturi, bezgalīgu visumu ar rotējošu zemeslodi, evolūcijas teoriju tari, bet neļaujieties maldināties, lasiet Ženēvas bībeli, patiesība ir tur. Nākamais notikums notiks tuvākajā nākotnē, uzbrukums svēto nometnei pasaules ziemeļu daļā, tāpēc visa šī interese par Grenlandu un ziemeļiem, bet Dievs iznīcinās uzbrucējus ar uguni no debesīm, un tad nāks pēdējā tiesa, katrs cilvēks stāsies Dieva priekšā. Skatīt atklāsmes grāmatas 20. nodaļas 11. pantu. Miljoniem cilvēku tajā dienā būs šokēti. Nāc, tev ir tikšanās ar Dievu. Visa tava dzīve tiks atklāta. Katrs laulības pārkāpšanas akts un katrs cits grēks nāks gaismā. Neviens to neuzzinās, tavs vīrs tāpat ir komandējumā. Ak nē, tas esmu es, apturi filmu. 10. jūnijā zaga no sava darba devēja. 2. maijā meloja savai māsai. 19. martā nepatiesi apsūdzēja kādu, 7. februārī nolādēja, 9. septembrī kādu piekrāpa, 8. aprīlī tenkoja par savu kolēģi, 3. oktobrī ienīda savus vecākus, 4. janvārī greizsirdēja uz savu kaimiņu viņa jaunās automašīnas dēļ, 3. decembrī nedeva izsalkušam bārenim ne ēdienu, ne dzērienu. Kāpēc neviens mani par visu šo nebrīdināja? Jo Dievs tiesās katru darbu, visu, kas ir apslēpts vai labs vai ļauns. Salamans mācītājs. Un ja kāds nebija ierakstīts dzīvības grāmatā, tad tas tika iemests uguns jūrā, atklāsmes 2. Labā ziņa ir šāda. Ja nevēlies nonākt šajā briesmīgajā ugunī uz mūžību, un lai visa tava dzīve, ieskaitot tavas domas, būtu redzama un dzirdama visiem cilvēkiem, tad lūdz kaut ko līdzīgu šim savas dzīves laikā, bet arī domā nopietni. Dārgais Jēzu, man žēl, ka esmu tik daudz grēkojis. Lūdzu, piedod man. Es ticu, ka tu nomiri par maniem grēkiem manā vietā. Paldies tev.
jo tad tu nonāksi debesīs uz mūžību. Un visa šī filma tiks iznīcināta, jo Jēzus par to samaksāja ar savu nāvi. Neviens cits tevi nevar glābt. Un Jēzus viņam sacīja: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva kā viens caur mani. Jāņa 6. Ķēniņš Jēzus uzņem savā valstībā tos, kas viņam tic. Arī tu vari turp doties mūžīgi, ja vēlies, izvēle ir tava.